Labvakar visiem, kas pievienojušies šai lekcijai. Spriežot pēc apmeklētības, varam saprast, ka tēma ir diezgan aktuāla. Jūs mani dzirdat, es ceru, ja? Visi kārtībā, jā. Jā, nu, ar mazasinību izrādās ir saskārušies ne tikai pieaugušie, bet liela daļa arī bērnu. Un, ja skatās pēc statistikas, tad 40% no iedzīvotāju ir bijušas problēmas ar mazasinību, jeb dzelzs deficītu. Ja, teiksim, meitenei ir šī anēmija, tad tas vēl ir daudz maz saprotami, ka tas ir saistīts ar menstruācijām, bet ja puišiem ir tendence uz anēmiju, tad gan rodas jautājums, kur gan var pazust šīs mūsu asinis. Un jāsaka, ka man pašai arī ir bijusi aktuāla šī problēma, un visvairāk es ar to saskāros savas pirmās grūtniecības laikā. Tas bija pirms 14 gadiem, kad man visus 9 mēnešus grūtniecības laikā bija ļoti pazemināts hemoglobīna līmenis. Un ginekologs, protams, man izrakstīja dažādus dzelzs preparātus, gan tabletes, gan lietoju šķidro dzelzi, tā saucamo tothēmu. Tika ieteikti lietot daudz zaļumi, tā kā ar uzturu mēģināt koriģēt, taču rezultāts bija praktiski nekāds. Bet es biju diezgan apzinīga mamma un internetā meklēju informāciju, kā tad es varētu šo hemoglobīnu paaugstināt, un atradu tādu burvīgu recepti. Tā bija svaigi spiesta sula, kas sastāvēja no 3 sastāvdaļām. Tur bija bieža sula, burkānu sula un dzērveņu sula. Un burtiski pēdējā mēnesī man hemoglobīna līmenis strauji pacēlās un beidzot bija normā. Šis tikai liek secināt, ka mūsu organisms vislabāk spēja asimilēt tieši dabas vielas, un ka šie vitamīni, kurus mums izraksta, šie ķīmiskie preparāti, praktiski nesniedz nekādu efektu. Vienīgais, kas man bija, man nokrāsojās zobi, un zobi sāka bojāties no tothēmas. Bet šī miksētā sula no 3 sastāvdaļām bija kā tāds reāls atklājums. Un otrs moments, kad es pārliecinājos, no kā veidojas šī hemoglobīna pazemināšanās asinīs, bija manas arī šīs diezgan spēcīgās menstruācijas, un burtiski nomainot parasto pretafogļošanās spirāli pret hormonālo spirāli, es sajūtu, ka manas mēnešreizes kļuva daudz mazākas, un arī hemoglobīna līmenis šobrīd ir normā. Protams, tas paralēli periods sakrita arī ar manu pievienošanos korāļu klubam, kad sāku dzīvot pēc veselības koncepcijas. Tā kā 100% es nevaru izvērtēt, vai noteicošā bija šī hormonālā spirāle vai dzīvošana pēc veselības koncepcijas. Bet es esmu tiešām priecīga, ka man šobrīd hemoglobīns ir normas robežās un nekad nav bijis visu šo gadu laikā tik augstā līmenī, kā tas ir šobrīd. Tad tagad pievērsīsimies teorijai. Sākumā parunāsim, un noskaidrosim, kas tad ir anēmija. Tā. Indra mums atvērs prezentāciju. Ja, tātad anēmija ir stāvoklis, kad asinīs ir samazināts sarkano asinsšūnu, jeb eritrocītu vai hemoglobīna daudzums. Un līdz ar to audi nesaņem pietiekami daudz skābekļa. Un rezultātā cilvēks jūtas noguris, vājš un bieži vien nespēj koncentrēties. Un jāsaprot, ka anēmija nav slimība pati par sevi, bet tas ir simptoms vai sekas kādam citam procesam organismā. Hemoglobīns ir olbaltumviela eritrocītos, un tas pārnēsā skābekli. Ja tā ir par maz, šūnas burtiski nosmog. Tātad ir skābeklis, šūna dzīvo, nav skābeklis, šūna mirst.
Tāpēc mums ir ļoti svarīgi rūpēties, lai mūsu asinis būtu vienmēr bagātas ar šo skābekli. Un pāriesim uz nākamo slaidiņu. Jā, te mēs redzam mūsu jau ļoti labi pazīstamo bildīti, kur ir cilvēka ķermenis, viss pārklāts ar šo asinsvadu tīklojumu. Jā, mēs zinām, ka tas ir tik garš, ka ar to var apkārt apvīt zemeslodē 8 reizes. Jā, tik ļoti garš kopsumā ir šis tīklojums, kas sastāv gan no lielajiem asinsvadiem, artērijām, vēnām, no sīkajiem kapilāriem. Un ir ļoti būtiski to uzturēt kārtībā, jo asinis ir mūsu dzīvības upe, dzīvības sula. Ja, līdzīgi kā augiem tas ir klorofils, ja, šis zaļais šķidrums, tāpat mums arī ir asinis. Ja, un chlorofilu vēl dēvē par zaļajām asinīm, jo tas piegādā skābekli visām šūnām. Un ir ļoti svarīgi rūpēties par to, lai mūsu asinis būtu šķidras, sārmainas, viegli plūstošas. Un, ja pirmajā attēlā mēs redzam šos eritrocītus, kas brīvi pārvietojas pa asinīm, tie ir plūstoši, nav salipuši. Ja, tātad cilvēks jūtas labi un viņam ir pietiekoši enerģijas. Taču problēmas rodas, kad šīs asinis sabiezē, kad eritrocīti salīp tādos kā slagļos, un tad tiek traucēta šī skābekļa piegāde šūnām, smadzenēm un tam līdzīgi. Bet, ja vēl ir asinsritē kaut kāds toksiskais piesārņojums, un augšā pa labi bildītē redzam, kā izskatās parazīts, kurš migrē pa mūsu asinīm, tad šī asinsrite var tikt traucēta un nenoritēt tik viegli un plūstoši. Un 4. attēliņā redzam, ja šie 2 mazie rimulīši ir vēl šie brīvi plūstošie eritrocīti, taču apkārt, ja pārējās šūnas ir salipušas tādos kā slagļos. Tāpēc mūsu galvenais uzdevums būtu nodrošināt ļoti labu mikrocirkulāciju, šķidras sārmainas asinis, un lai notiktu šī barības vielu un skābekļa piegāde šūnām. Tā, pāriesim tagad tālāk uz nākamo slaidiņu. Lūk, no kā tad veidojas asinis? Asinis sastāv no 3 galvenajām daļām, un katrai no tām ir sava loma. Sarkanās asins šūnas jeb eritrocīti, tās pārnērsā skābekli visā ķermenī, un to galvenā sastāvdaļa ir hemoglobīns, kas piesaista skābekli. Un tieši eritrocītu trūkums visbiežāk izraisa anēmiju. Baltās asins šūnas jeb leikocīti, tie ir imunitātes karavīri, kas cīnās ar infekcijām, iekaisumiem un palīdz organismam atveseļoties. Vēl asins sastāvā ir arī trombocīti, tās ir sīkas šūnu daļiņas, kas palīdz asins recēšanai un brūču dzīšanai. Un plazma ir šķidrā asins daļa, kas satur ūdeni, minerālvielas, hormonus un barības vielas un palīdz visam pārvietoties pa organismu. Un blakus attēlā mēs arī redzam, cik procentuāli asins sastāvā ir plazma, tātad 55%, leikocīti un trombocīti tikai 4% un eritrocīti ir 41% kopējā asins sastāvā. Tā, iesim tālāk. Lūk, par asins sastāvu. Te mēs redzam 2 asins pilītes, kad ir normāls asins sastāvs, ja, kad šis eritrocītu daudzums ir pietiekams, un blakus ir anēmija, kad jau šie eritrocīti sāk iztrūkt mūsu asinīs. Bet ir svarīgi saprast, kad ja visas šūnas dalās,
šūnām ir kodols, tad eritrocītiem nav šis kodols. Ja, tātad normāli notiek šī šūnu dalīšanās un vairošanās, jeb mitoze, bet eritrocīts atšķirās ar to, ka tas dzīvo 128 dienas un pēc tam tas nomirst. Un visu laiku organismam ir jāveido šie eritrocīti pašam no jauna. Un eritrocīts sastāv no 514 aminoskābēm un tikai 4 dzelzs atomiem. Ja jums liekas, ka ir tieši svarīgi šie dzelzs preparāti, lai veidotos eritrocīti, tad tas ir maldīgs uzskats, jo bez aminoskābēm šie eritrocīti neveidosies. Ir jābūt šim aminoskābju režģim, lai varētu veidoties jaunas šīs asins šūnas. Un savukārt hemoglobīns veidojas no chlorofila. Tāpēc bieži vien arī iesaka lietot šo chlorofilu asins sastāva uzlabošanai, hemoglobīna līmeņa paaugstināšanai, šīs zaļās šķidrās asinis. Un tikpat svarīgi arī saprast, ka katru dienu piedzimst un nomirst 3 miljārdi eritrocītu. Bet mums ir visu laiku jāpiedomā, lai šie procesi notiktu, jāpiedomā pie savas asins kvalitātes un liekas, kāpēc tad cilvēkiem veidojas šīs mazasinības, šīs anēmijas, kāpēc tad šie eritrocīti katru dienu nepiedzimst tajā vajadzīgajā daudzumā un kāpēc tad ir novērojamas šīs mazasinības. Tālāk par šiem cēloņiem un iemesliem došu vārdu Indrai Šmitei. Lūdzu, Indra. Nevar atslēgt mikrofonu. Jā, paldies, Aija. Tu tādu foršu ievadu pastāstīji jau, un es pastāstīšu, vairāk par šīm te pazīmēm, kas brīžiem var likties mums saistīts arī ar daudz ko citu, bet vajag aizdomāties, ja tādas mums pastāv, tad vai arī nevajadzētu patiešām veikt pārbaudi uz šo te dzelzs līmeni un hemoglobīna līmeni mūsu asinīs. Tātad pirmais ir nogurums un vājums. Ja asinīs trūkst hemoglobīna, šūnas saņem mazāk skābekli un ķermenis sāk darboties tādā enerģijas taupīšanas režīmā. Reiboņi, elpas trūkums. Tas notiek, ja smadzenēm un muskuļiem nepietiek skābekļa un pie fiziskas slodzes vai straujāk pieceļoties var tā kā pazust spēks, sarēbt galva, bāla vai pelēcīga āda, jo asinis kļūst tādas plānākas, viņām vairs nav šī te tik daudz šo sarkano asins ķermenīšu, un tās izskatās mazāk rozīgas, un tāpēc arī āda paliek tāda pelēcīga. Augstas rokas un kājas, jo ķermenis skābekli novirza svarīgākajiem orgāniem, un ekstremitātes vienkārši tiek apgādāts mazāk ar asinīm un skābekli. Pātrināta sirdsdarbība. Sirds cenšas kompensēt skābekļa trūkumu, pumpējot asinis ātrāk, lai nogādātu asinis, lai vairāk skābekļu nogādātu tieši audos. Trūkst koncentrēšanās, galvas sāpes. Smadzenēm nepieciešams ir daudz skābekļa, bet ja tas netiek nodrošināts, tad parādās galvā tāda migla, nogurums un arī, protams, galvas sāpes var būt. Arī lūpu un plakstiņu blāvums. Šajās zonās āda ir ļoti plāna un ja asinīs trūkst eritrocītu, bālums īpaši ir redzams un var pat pavilkt tā apakšējo ādiņu nost un paskatīties, ja tur iekšpusītē jābūt tādam rozīgam, ja tur ir balts, tas viennozīmīgi jau tad liek aizdomāties par anēmiju vai šādu te kādu jau problemātisku organismu stāvokli. Matu lūšana un izkrišana. Jo matu folikulām nepieciešams nepārtraukt skābekļu un barības vielu pieplūdums, bet anēmijas laikā asinis tos apgādā vājāk. Tāpēc mati kļūst trausli, aug lēnāk un mēdz arī izkrist.
Varbūt arī ģīpšana, jo smadzenēs brīžiem nesaņem pietiekami daudz skābekļa, lai pasargātu organismu, un ķermenis uz mirkli vienkārši atslēdzās, lai atjaunotu asinsriti un skābekļa piegādi. Varbūt arī troksnis ausīs, tāda džingstēšana, zvanīšana, jo skābekļa trūkuma dēļ smadzenes un iekšēji auss tiek apasiņoti vājāk, un sirds strādā straujāk, un pastiprināta asins plūsma var radīt šo te klusējošo troksni vai tādu zvanīšanu ausīs. Un arī nevar ziedot asinis. Cilvēki citreiz varbūt pat aiziet jau to darīt, un viņam pasaka, nē, jūsu hemoglobīna līmenis ir pa zemu, jo tas ir tas rādītājs, ko noteikti pārbauda. Jo tas ir tas, kas parāda, cik organismā ir pietiekami daudz cels, un vai donors var droši ziedot tās asinis. Jo hemoglobīna rādītājs ir ļoti svarīgs, lai arī pēc asins nodošanas cilvēkam viņam tāpat jau pazeminās arī šis hemoglobīna rādītājs, un lai viņš arī spētu atjaunoties. Piemēram, donori var nodot asinis, ja ir hemoglobīna rādītājs nezemāks par 125 gramiem uz 1 litru. Asinis tas ir sievietēm, un vīriešiem ir 135 grami uz 1 litru asini. Jo šie sliekšņi ir ļoti svarīgi arī, ja hemoglobīns ir pārāk zems, donors, protams, arī var justies slikti, viņam var reibt galva, un arī pastāv šis ģīpšanas risks, un tāpēc arī viņu nepielaidīs nodot asinis. Tas ir par pazīmēm. Bet par cēloņiem, no kurienes tad tam visam varētu kājas augt, ja tā varam teikt, tad tas, protams, tas varētu būt pirmais jau pats svarīgākais tieši šīs te fizioloģiskais patēriņš, kas izraisa anēmiju. Tā, protams, ir grūtniecība, jo tas ir viens no visbiežākajiem iemesliem, jo auglis izmanto mātes cēlzi, B12 vitamīnu un folskābu. Tieši Aija jau arī stāstīja par to, ka viņai grūtniecības laikā bija ļoti šis te pazeminātais dzelzs rādītājs. Arī asins apjoms palielinās 40–50%, un līdz ar to mātes rezerves izsīkst un hemoglobīna līmenis krīt. Arī, protams, pie zīdīšanas arī var būt pazemināts hemoglobīna līmenis, jo palielinās barības vielu izdali ar pienu, un paliek augstāks arī šis gan dzels, gan B12 un folskābas patēriņš. Jo, ja nav sabalansēts uzturs vai nekādas uzturam nav papildvielas, tad arī var attīstīties šī te anēmija. Arī bērnu pusauģu augšanas laikā, jo strauji aug muskuļi, kauli, jāpalielinās šim asins apjomam, bet ja nav pārtika pietiekamā kvalitātē un ir liela slodze bērnam, tad arī var būt šī te, rasties problēmas. Tāpat tās arī intensīvas fiziskās slodzes, kam ir lieli sporti, lieli šie te fiziskie treniņi, notiek lielāks skābekļa patēriņš, lielāks eritrocītu bojājums notiek slodzes laikā, un dzelzs izdalās arī ar sviedriem. Un tāpēc arī novērot tādu īpašo sportistu anēmiju. Tad, protams, menstruāciju laikā, tas ir fizioloģiski normāli, protams, sievietēm 15 līdz 30 mg mēnesī parastas ir menstruācijas, kurās zaudē šo asins daudzumu, un pat līdz 80 mg var būt arī spēcīgās mēnešreizēs, kas būtu ķermenim visam normāli jāatjaunojās un jāražo vairāk šie te eritrocīti. Bet, ja ir arī nepietiekams, varbūt dzelzs daudzums arī ar uzturu, ja ir veģetārs ēdiens, ja neseko līdzi uzņemt blakus kādus uzturu bagātinātājus, tāpat tās varbūt arī kaut kādas īpašas diētas vai vēl kaut kas, un arī ar vecumu saistīti ēšanas paradumi, ka daudz ēdienus arī vai gaļu vai tādus smagākus ēdienus nevar sagramot, un cilvēki patiešām izvēlas kaut ko ēst ļoti tādu vienkāršotu un tādu
nepārtraukt vienu un to pašu, ja, un nav šī te organismam nepietiek šīs vielas, no kā visu ražot. Tāpat tās, jā, varbūt šie kroniskie asins zudumi ar kuņģa zarnu traktu asiņošanu, gan čūlas erozijas, arī audzēji ginekoloģiskas asiņošanas, jā, tas gan menstruācijas dzemdības, arī dzemdas kakla vēzi, te var pieskaitīt. Asins donori arī, ja pārāk bieži to jau kontrolē arī šīs te attiecīgās instances, jā, un bieži neņem šīs te asinis. Sievietēm 2 reizes gadā, vīrieši 4 reizes gadā bija, jā, bet arī medikamenti, ibuprofēns var izraisīt šo te dzelzs deficītu, jo ilgstošāk lietojot var rasties arī kāda iekšējā asiņošana. Un arī uzsūkšanās traucējumi zarnu traktā, tieši ramošanas trakta, ļoti tādas iekaisumi un celiakie heliobaktērija ķermenī arī var, ja ilgstoši lieto dzelzs uzturu uzsūkšanās traucējošus produktus, kā piemēram kalcija preparātus, sojas obaltumu un tējas. Un tāpat tās arī jāpiemina noteikti ir gan infekcijas, parazīti un sēnes, jo ir dažādi parazīti, kas sūc asinis mūsu zarnu traktā. Tāpat tās ir arī baktērijas un vīrusi, kas izraisa kroniskus iekaisumus, un arī sēne kandida un vēl citi patogēni, kas arī var šo visu ietekmēt. Un tālāk es došu atpakaļ vārdu tad Aijai, pastāstīt, jā, tieši kas mums būtu jādara, kāpēc mums ir jādomā par to, kad jātīra organisms. Jā, pirmais, par ko būtu jādomā, nevis par dzelzs preparātu lietošanu, bet gan ir nepieciešams sakārtot savu iekšējo vidi, savas kārtībā, savu zarnu traktu, lai šis mūsu cehs darbotos perfekti. Jāpiedomā tātad no sākuma pie attīrīšanas, tad pie mikrofloras atjaunošanas. Jā, tātad tas ir pamata solis pirms vispār organismā sākt papildināt dzelzi. Jo, kā jau mēs zinām, zarnu traktā veidojas 80% no imūnšūnām, uzsūcas barības vielas, veidojas 95% no serotonīna, caur zarnu traktu izvedās toksīni, pārtikas atkritumvielas, baktērijas, kļotas un tam līdzīgi. Un, jā, lai šis zarnu trakts perfekti darbotos, ir jāpiedomā pie fermentu lietošanas, pie žūlas dzinējiem, pie labajām baktērijām. Par to tālāk precīzāk pastāstīs kolēģis. Taču te mēs zemāk attēlā arī redzam, kas notiek, ja ir šis cauro zarnu sindroms, ja, kad bieži vien šie mūsu parazīti piesūcas pie zarnu sieniņām, pie asinsvadiem, tie tur izsūc barības vielas un izveido tādus kā caurumus. Tad rodas dažāda veida autoimūnās saslimšanas, alerģijas, ja, kad visi šie toksīni nokļūst brīvi mūsu asinsridē un nodara ļoti lielu kaitējumu. Un jā, vēl nepieminēju, kad ja zarnu traktā nav pietiekams šis kuņģa skābes līmenis, tad arī tā uzsūkties spēja ir ļoti traucēta. Tāpēc pirmais, kas jādara, ir jāsaredz kārtībā savs zarnu trakts, jāatbrīvo no visiem šiem patogēniem, jā, no parazītiem, baktērijām, vīrusiem, un tikai tad mēs varam domāt par dzelzs preparātu lietošanu. Bet citreiz pierādās arī, kad attīra zarnu traktu, tad arī nemaz nav nepieciešami šie dzelzs preparāti, kad viss dabīgā veidā sakārtojas. Pāriesim pie nākamā slaidiņa. Jā, tātad parazīti mūsu organismā. Jā, mēs zinām, ka tie nedzīvo tikai zarnu traktā, bet var migrēt pa visu mūsu organismu. Jā, tie mūsu orgānus uztver kā savas mājas, kā piecstaigšņu viesnīcu, viņi tur ēd, dzīvo, nokārtojas, bieži vien arī pārtiek no mūsu uzturvielām, no vitamīniem, jā, un
Dzelzs ir dzīvības degviela daudziem mikroorganismiem, gan sēnītēm, gan baktērijām, tādām kā E. coli, helikobaktērijai un daudzām citām. Bet kā līderes šeit jāpiemina tieši Candida, kas ir dzelzs zagļu karaliene, un askarida, ja, kas arī barojas no cilvēka asinīm, un diennaktī tā spēja izsūkt 40 ml asiņu. Un, ja mēs, teiksim, lietojam pastiprināti C vitamīnu, tad šī askarida izaug vēl 2 reizes lielāka un nodzīvo 2 reizes ilgāku mūžu. Tāpēc pirms lietojam kaut kādus vitamīnus, obligāti būtu jāiziet šīs antiparazitārās programmas. Un parazīti anēmiju var izraisīt 2 veidos. Vai nu tie nozog dzelzi un varības vielas no mūsu organisma, vai arī, kā jau iepriekš minēju, tie var radīt mikroasiņošanu zarnās, īpaši āķitārpi, kas pieķeras pie zarnu sieniņām, rada šos caurumiņus zarnās, un tad sākas daudzas jau diezgan nopietnas veselības problēmas. Bet, jā, kā no tā visa izvairīties, kā sasārmināt savu organismu, kā izvadīt šo patogēno vidi, par to mums tālāk pastāstīs Sintija. Sintija, lūdzu. Labvakar visiem! Mans stāsts sākās ar ūdeni. Un ūdens cilvēka organismā ir 70%. Līdz ar to mēs varam izdarīt tādu secinājumu, ka arī asins šūnas sastāv no ūdens. Ūdenim, ko mēs uzņemam, ir ļoti liela nozīme, jo ūdens ir tas, kurš aizgādā visas nepieciešamās barības vielas šūnai, un ūdens ir tas, kurš visus ūdenī šķīstošos toksīnus iznes ārā no organisma. Un tāpēc ir ļoti, ļoti liela uzmanība jāpievērš tam tieši kādu ūdeni mēs lietojam uzturā. Vispār cilvēkam dienā būtu jāizdzer apmēram 1,5 litru ūdens, tas ir 30 ml rupi rēķinot uz 1 svara kilogramu. Un, ja cilvēks svar vidēji 70 kg, tad tiem būtu jābūt apmēram 2,1 litram ūdens. Vēl ļoti svarīgi ir šī ūdens kvalitāte, un jāsako līdzi, lai ūdens būtu tīrs, sārmains, lai tas būtu bioloģiski drošs, lai tas būtu dzīvs, lai viegli mineralizēts, ar zemu virsmas spraigumu un strukturēts, un negatīvi lādēts. Un pirmais, ko mēs varam darīt, mēs šim te ūdenim, ko mēs lietojam ikdienā, varam pievienot korālmājiņu, kas ir 69 apmēram mikro-makroelementus saturošs koraļu smiltiņas, un šīs smiltiņas izšķīstot ūdenī, reaģē un dod ūdenim šo te bagātīgo minerālu kompleksu. Vēl šis te ūdens arī normalizēs pH un bagātinās asins un uzlabos limfas kvalitāti. Nākošais, ko mēs vēl varam darīt, mēs ūdenim varam vēl pievienot pasaulē spēcīgāko antioksidantu, tas ir H-5. Tas savukārt neutralizēs brīvos radikāļus, atjaunos labvēlīgo sārmaino vidi, pie kam ļoti strauji, tas ir arī eksperimentos pierādīts, samazinās pienskābes līmeni par veseliem 50% asinīs. Palielinās fiziskās un prāta spējas, uzlabos reakciju. Ar vienvārdu sakot, tas piegādās asinīm skābekli. Tas būtu ļoti svarīgi, jo asins, ja tām pietrūkst ūdens un pietrūkst vajadzīgo minerālu, tad tās paliek tādas, kā jau stāstīs, ledžos un organismu neapgādā ar barības vielām. Tālāk. Ja mēs paskatāmies, ka ūdens ir tā kā šūna, ir tā kā akvārijas, ja, un zivtiņa ir šī te šūniņa, kur peld starpšūnu šķidramā, tad skaidrs ir viens, ka tai ir vajadzīgs kvalitatīvs ūdens. Vajadzīgs ir skābeklis, ko es jau arī pieminēju pie iepriekšējā slaida. Ir vajadzīga šī te šūnu aizsardzība,
Un regulāri ir jātīra, kā arī jāpabaro šī šūna, lai viņi justos komfortabli. Kopumā ir 5 iemesli, kas tad, kāpēc šūna mirst vai nedzīvo tik ilgi, kā tai būtu nepieciešams, vai nav vesela. Tātad skābekļa bats ir pirmais iemesls, otrais iemesls būs atūdeņošanās, kā es jau teicu, nepietiekams ūdens daudzums. Izsīkums, ja bats, ja nav uztura, tad arī nav šo vērtīgo minerālu vielu un mikro, makro elementu, un ja nav aizsardzības, jo svarīgi ir, ar ko mēs barojam un kā mēs aizsargājam savu šūnu, un tas ir stāsts arī par asins šūnu kopumā. Tālāk lūdzu, es Indru, nutricioloģi mūsu aicināšu pastāstīt, ko mēs vēl varam darīt bez ūdens un bez spēcīgākā kāmīnas 500 antioksidantu, pēkšņi aizmirst vārdu. Jā, tad ejam pie risinājuma. Ar ko tad mums būtu jāsāk, lai mēs vispār, kā jau Aija minēja, kad vai mums ir tikai vienkārši jādzer šie dzelzs preparāti, un kas īstenībā pat bieži vien nedod šo rezultātu, jo viņus cilvēki dzer ilgstoši un gadiem ilgi, un viņiem šī anēmija kā ir, tā ir. Tad nutriciologa risinājums ir tas, kad ir jāsāk ar to, kad ir jātīra no sākuma organisms, no sākuma jātīra no toksīniem, un tā ir pirmā šī te rozā paka ar Coral Detox Plus paku, mēs to iesakam izdarīt. Tad tas ir mēneša kurs. 2. mēnesī mēs attīram organismu no parazītiem, no sēnītēm, no baktērijām, jo atkal šeit būs stāsts par to, par ko mēs minējām, kad mums pa visu organismu var būt kaut kāda patogēnā vide, kas arī var ietekmēt šo te mūsu asins zudību un neuzsūkšanās iemeslu. Un tad jau mēs ejam nākošajā solī pie dziļā zarnu trakta tīrīšanas, lai iztīrītu zarnu traktu visu pilnībā, lai patiešām varētu mums tur labi uzsūkties arī viss tas, ko mēs pēc tam organismam dodam. Un izejot šos 3 soļus, tad jau mēs arī pēc tam nonākam pie organismu pabarošanas, bet par to mazliet vēlāk. Jo patreiz es vēl gribu izstāstīt jums par šo te skaisto rozā paku, kas tagad rudenīgā laikā būtu tieši pašā laikā, kaut ko tādu skaistu un rozā un maigu. Bet kāpēc mums tieši šāda paka, ar ko būtu jāsāk? Šeit ir iekļauti jau produkti, ko minēja Sintie, kas mums papildina ūdeni, šīs te koraļu smiltiņas, kas mums dod šo ūdeni, veido bioloģiski pieejamu mūsu šūnām, kas no viņām varēs izskalot visu ārā, tas, kas tur nav vajadzīgs, un aiznest līdz viņām tas, kas viņām būs vajadzīgs. Un arī maliņā redzat K-500, tas ir dabīgais antioksidants, arī par ko Sintija stāstīja, un abi šie produkti šajā kompleksā darbosies kā toksīnu izvadītāji no organisma, ūdenī šķīstošo toksīnu izvadītāji, kas mums ir ap 80% mūsu organismā. Nākošais, kas mums ir noteikti jāatbalsta, ir mūsu zarnu trakts, un lai mums zarnu trakts darbotos normāli, protams, kad ir nepieciešams ļoti domāt arī par to, ar kādām šīm te sulām zarnu traktā aiziet visi produkti un pārstrādājas tālāk, un tāpēc ir ļoti jāatbalsta arī akna. Un šī komplektā ir iekļauts korallecitīns, kas būs tieši atbalsts aknai kā žultscinējs, un palīdzēs sagramot visus šos te taukos, izdalīt no organismu taukos šķīstošos toksīnus kopā ar asimilātoru, kas ir fermentu kompleks. Ferments mums izdala aizkuņa dziedzers, bet ja viņš jau mums ir piekusis ar visu to, ko mēs viņiem dzīves laikā esam devuši, arī šie fermenti mums vairs neizdalās, un mums aiziet zarnu traktā šīs nesastrādātās jau tālāk jau asinsritē no zarnu trakta aiziet šīs nesastrādātās barības vielas, olbaltumvielas, un tad arī sākās dažādas problēmas. Tāpēc mums ir nepieciešams kompleksi atbalstot organismu ar dabas vielām, ko mūsu organisms atpazīst. Mēs viņu nenoslogojam, par to nebaidaties, mēs tikai atbalstam organismu un palīdzam viņam darboties un izvadīt ārā šos toksīnus no organisma. Un vēl komplektā ir arī Coral Alfa,
kas arī būs pie tieši konkrētās šīs te anēmijas vai mazasinības ļoti labs arī augs, jo lucēni satur daudz chlorofilu un mazina šo te bakteriālo infekciju rašanās risku un ir ļoti vērtīgs līdzeklis tieši anēmijas profilaksē. Līdz ar to jau mēs pirmajā mēnesī arī jau atbalstīsim organismu ar šo te jaudīgo augu. Tāpat tās arī viņš atbalsta nieru, viņš zina nieru kodu un atbalsta nieres un izvada orgānus. Un vēl ir pentakāns, kas būs sūknis mūsu šūnām nātrija kāliju, vadot nātriju ārā, kāliju iekšā šūnā un dos mums enerģiju, atvērs mazos kapilārus un patiešām jau pirmajā mēnesī varēs sajust jau ļoti labus uzlabojumus savā organismā. Un es teicu par to, ka mums pēc tam, tad, kad mēs iztīram organismu šos 3 mēnešus, mums ir nepieciešams arī pabarot viņu, un tas nozīmē, ka mūsu organismam gan mazam, gan arī lielam, arī bērniem īpaši ir nepieciešams gan aminoskābes, gan mikro-makroelementi, gan dzīvās baktērijas, lai mūsu zarnu trakts būtu tāds, kurā varētu iedzīvoties arī tas viss, kam tur jābūt, ne tikai tur kaut kas briesmīgs dzīvot. 7 grupas fermenti, taukskābes, vitamīni un, protams, ūdens, antioksidanti un šķiedrvielas, tas viss mums ir nepieciešams katru dienu. Un jāsaprot, ja mēs to varam nodrošināt ar uzturu, tad ir ļoti labi. Bet jautājums, vai patiešām mēs to varam nodrošināt ar uzturu, lai cik mēs labi ēstu, jebkurā gadījumā, diemžēl pie mūsu pārtikas viņa ir jau tukša. Un, lai mēs varētu to visu uzņemt, tad arī talkā mēs ņemam šos te uzturu bagātinātājus. Un tālāk es tad došu vārdu Sintijai, pastāstīt par produktiem, kas tad mums būtu tieši pie konkrētās mūsu šodienas tēmas lietojami arī kā uzturu papildinoši. Tad svarīgi ir atcerēties to, ka jālieto uzturā ir produkti, kas ir dzīvnieku aknas, putnu gaļa, lielopu gaļa, lasis, tuncis, ola, jo olā ir ļoti daudz vērtīgās vielas, olbaltumvielas, forele, mēs jau to visu ļoti labi zinām, bet ir daudz cilvēki, kuri nelieto šos, te ir veģetārieši, piemēram, vegāni. Tiem atkal savukārt būtu jālieto uzturā papildus un vairāk žāvēta augļi un rieksti, griķi, zirņi, pupiņas, spināti, auzu pārslas, ķirbis un čijā sēklas, tumšā šokolāda un kakao. Bet lai vai cik mēs uzņemtu dienā šo te visu pārtiku, mēs nevaram uzņemt nepieciešamo minerālu vielu un vitamīnu devu, jo pārtika ir kļuvusi tukša, maigi izsakoties, tur nav vajadzīgo mikro-makroelementu un ir modificētā pārtika. Un jāatceras ar vienu lietu, ka cilvēka organisms spēj asimilēt tikai to, kas kādreiz ir bijis dzīvnieki vai augi. Un tāpēc ļoti liela vērība ir jāpiegriež tieši tam, kādu pārtiku mēs lietojam. Tā kā mēs zinām, ka mēs nespējam ikdienā uzņemt vajadzīgo pietiekamā daudzumā, tad ar dabas vielām mēs varam kompensēt šo trūkumu. Un viens no fantastiskākajiem produktiem, Aija jau arī pieminēja, ir spirulīna. Spirulīna ir jūras zāle, tā ir aļģe, bet spirulīna ir bagāta ar vitamīniem. Un kas ir tas svarīgākais, kad B12 vitamīna avots lielākais ir tieši spirulīna. Un spirulīnu ir ieteicams lietot anēmijas gadījumā un arī profilaktiski. Tā ir ārkārtīgi vērtīga piedeva ikdienas uzturam un atceramies arī to, ka to nevar pārdozēt, jo šīs te dabas vielas pārdozēt nav iespējams. Spirulīna ir visbagātākais ar A, B12, E un F vitamīnu, un 10 gramu spirulīnas satur 3 B12 vitamīna diennakts devas.
Tātad ļoti mazu daudzumu vajag, lai mēs nodrošinātu sev ar šo diennakts devu nepieciešamo. Un B12 vitamīns, kā mēs zinām, ir neaizstājams sarkano asins ķermenīšu sintēzei. Tātad, lai veidotos šis hemoglobīns, ir vajadzīgs tieši B12 vitamīns. Spirulīns satur arī, ja mēs salīdzinām, piemēram, ar ausu raugu vai dillēm, tad spirulīns satur par 5 reizes lielāku daudzumu dzelzs. Nākošais, par ko es gribētu runāt, tā. Tā, mums pazuda Sintija. Kaut kur pazuda pavisam mums. Droši vien gaidīsim, kad nāks mums atpakaļ. Varbūt, kamēr Sintiju mēs gaidām, mēs varam palūgt padalīties ar savu rezultātu Sanitu, jo viņai jāsteidzās projām, un tad jau Sintija, kad ienāks, tad pastāstīs tālāk arī par pārējiem produktiem. Sanitiņu varam? Tā. Jā, sveiki visiem, esmu šeit, gaidu. Jā, es noņemšu nost. Jā, Sanita, varbūt tu izstāst, un tad es turpināšu, jo man jā, bērns. mēs jau tieši tā arī sarunājām. Nepareizo pogu nospiedu. Labi. Sanitiņa izstāst savu rezultātu, jā? Jā, es par anēmiju. Man anēmija ir jau kopš bērnības, kopš 5 gadu vecuma vispār, cik es sev atceros. Un man bija diezgan nopietna šī anēmija. Es ļoti daudz ģību. Ģību jau maziņā esot, atceros, kad gāju uz dārziņu, kad mamma man no rīta pina bīzi. Viņi jau zināja, ja es saku, kad es tā kā slikti jūtos, man tumšs gar acīm paliek, viņi jau zināja un mani ķēra. Un vēlāk, protams, kad uz skolu gāju, 1. septembrī vienmēr ģību, tā kā vispār bez izņēmumiem. Telpas, kur mazāk skābeklis, jā, tātad arī vienmēr ģību. Sabiedriskais transports, īpaši vasarā, ja ziemā vēl tā mazāk varbūt, bet vasarā, un ja vēl jāstāv kājās, nu tad 100% ģībšanas man bija. Un es tā kaut kā dzīvoju gadiem ilgi, darīju visu, ko man ārsti teica darīt, lietoju arī dzelzi, arī šķidrā veidā, visādos veidos, bet kaut kā rezultāta nebija. Man arī ieteica ēst vairāk sarkano gaļu ar uzturu, un es darīju visu, ko man teica, bet reāli nestrādāja. Nekas no tā man nestrādāja, un pēc 20 gadu vecuma viss palika vēl sliktāk. Es pati domāju, ka man ir sākusies epilepsijas laikmes, bet aizejot pie ārsta, viņa teica, ka tā nav epilepsija, tas ir vienkārši dēļ kritiski zemā hemoglobīna līmeņa. Un tad jau man bija tik traki, kad es varēju, ja es iepriekš varēju kontrolēt, piemēram, es jūtu tajā dienā, man ir izteikts vājums, es, piemēram, neaizēju uz darbu vai neaizēju uz skolu un tā kā to kaut kā mēģināju kontrolēt. Tad pēc tā 20 gadu vecuma man bija tā, ka es varēju sēžot uz dīvāna vai guļot uz dīvāna. Es jūtu, ka man paliek ļoti tādi augsti sviedri. Es jūtu to sajūtu, ka man vēders sažmiedzās, paliek melns gar acīm un es vienkārši noģību. Un par cik man mājās ir kameras iekšā, tas arī redzēju no malas, kā tas izskatās. Tas izskatās tiešām tā kā filmās, ja, kad tevi kāds pārņēmis, jā, ir jāsauc mācītāji pestīt vaļā no tā ļaunā. Un es reāli nezināju, ko darīt. Un tad es sāku attīrīties, bet nedēļā nemīs dēļ ādas stāvokļa, jo man bija ļoti, ļoti drausmīga sejas āda, lielas pumpas uz sejas, sāpīgas. Un es drīzāk dēļ tā sāku attīrīties. Un tas, ko es pamanīju, jau pirmajās 3 dienās man uzlabojās redze. Un es domāju, ka tas arī bija saistīts ar šo dzīvo ūdeni, ar elektrolītiem, šī mikrocirkulācija uzlabojās, skābeklis tika piegādāts, un uzreiz tas bija pirmais, ko es pamanīju, ka uzlabojās redze. Par anēmiju es uztaisīju analīzes pirms attīrīšanās, tur viss bija slikti, un tad es gāju tīrīšanos. Tīrīšanās laikā man bija sācinājumi tieši antiparazitārā kursa laikā, un tieši tāpēc es domāju, ka tur apakšā bija sēnīte, jo man uz muguras metās sausi un iedoši pleķi, un man nekad nebija nekādas sēnīšu simptomātika, ne blaugsnes, ne nagu sēne, ne tur psoriāzes un viss kaut kas cits, kas varbūt ne piena sēne, nekas, pilnīgi nekas, kas liecinātu par to. Bet tieši attīrīšanās laikā, tātad uz muguras bija šie sausie niezošie pleķi un vēl uz rokām. Tas sāka mesties sausi niezoši pleķi.
Un, jā, un es atceros, ka man mentors teica, paņem pauzīti, iebremzē. Es teicu, nē, es gribu tikt vaļā no tā visa. Un tad es, protams, izgāju dziļo zarnu traktu tīrīšanu. Man kaut kur tās bildes ir īstenībā, kamēr jūs runājat, es domāju, vajadzēja nosūtīt, bet es kaut kā neiedomājos. Varēja redzēt, ka man ļoti mainījās ādas krāsa. Un tas, ko Indriņa, man liekas, teica, ka varbūt tā pelēkā āda bija nenormāli bāla. Nu, tā, ka vienkārši tā kā krītiņš balts. Es nevarēju vilkt baltas drēbes, jo es vienkārši biju tikpat balta kā baltās drēbes un ar ziliem lokiem zem acīm. Un tad, kad es atceros taisīt toreiz bildes, tad pēc attīrīšanās es pilnīgi izskatījos, tā kā es tikko no Turcijas atbraukusi. Bet es attīrīšanos gāju ziemā. Un vienkārši, kas mainījās, tā tad uzlabojās šī mikrocirkulācija, apasiņošana, jā, ķermeņa. Pēdējo reizi es ģību 2 nedēļas pirms es pirmo reizi uzsāku organismu attīrīšanu. Es vairs neģībstu, man vairs nav bezspēki, pēc kuriem es nevarēju 3 dienas citreiz atgūties, ja man bija tādas reizes, ka es 3 dienas nevarēju no gultas izlīst. Man nebija vienkārši spēka. Tagad tas viss vairs nav. Tagad paldies par sirsniņā. Tas ir mans rezultāts. Un pēc tam es uztaisīju arī analīzes, un man pirmo reizi dzīvē bija ideāls asins analīzes. Pirmo reizi. Tā kā tā. Paldies jums! Paldies, paldies. Vienkārši brīnišķīgs rezultāts. Un cik ilgi, Sanita, tu jau tagad lieto koraļu produktus, un cik ilgi tas ir jau tagad? Es lietoju 3,5 gadus. Un es Mhm. arvien vairāk saprotu, cik tas ir svarīgi attīrīt organismu. Un, ja runājam tieši par anēmiju, tad tas ir viens no simptomātikas, kas liecina, ka organisms nespēja pienācīgi arī detoksificēties. Un tad es saprotu to visu to kopsakarību, visi tie iekaisumi, grēmošanas sistēmas problēmas, ja, kad tā pati kuņģa skābe, ja viņa nav pietiekami kvalitatīva, ka tas var ietekmēt, kā vispār dzelzs uzsūcās. Un es saprotu, ka nu, attīrīšanās mums visiem ir vajadzīga ļoti, ļoti. Paldies tev, paldies tev Paldies. liels, jā. Tā, labi, un tad es lieku atpakaļ Sintijas slaidu. Jā, es esmu atpakaļ, es nospiedu nepareizo pogu, man bērns zvanīja. Jā, nākošais un ļoti vērtīgais produkts tā ir chlorella. Tā savukārt ir saldūdens aļģe, un chlorella ir spēcīgāka pat par spirulīnu, un tā paaugstina hemoglobīna līmeni asinīs. Chlorella satur daudz vairāk šī vērtīgā chlorofila, ko mēs nosaucām par zaļo zeltu, un to var pielīdzināt gaļai un graudaugiem. Tā kā šis ir produkts, kas tiek ieteikts lietot papildus uzturā visiem tiem, kas neēd gaļu un graudaugus. Vēl par lucernu, jeb alfa-alfa. Tā ir cera zāle, un nevelti arī šis produkts ir ielikts jau detoks komplektā papildus, kā ļoti, ļoti vērtīgs. Un tas mazinās arī sirds un asinsvadu slimību risku, jo tam ir arī visi B, E, D, D3, A, K un daudz citu vērtīgu vitamīnu. Un šis lucerns satur daudz vairāk chlorofilu, tāpēc palīdzēs arī asinīm atjaunoties. Tā, nākošais ļoti vērtīgais produkts, par ko es gribu teikt, ir dzelzs. Produktu dzelzi var izmantot, jo tas ir aminohelāts. Ja? To es pat pierakstīju, lai es spētu atcerēties šo vārdu. Tas ir ļoti vērtīgs, jo to organisms spēj uzsūkt. Un dzelzim ir tāda īpatnība, ka tas uzkrājas aknās liesā un pēc vajadzības tad arī tiek izmantots organismā. Un regulārs dzelzs deficīts var izraisīt nopietnas problēmas, par ko mēs jau tā kā esam runājuši. Vēl svarīgs ir selēns. Arī selēns būs makroelements, kurš atrodas muskuļu audos. Un tā kā sirds muskulis arī ir muskulis, tā tad ļoti svarīgs ir selēns, ja, un selēna, teiksim, pareizai attiecībai organismā ir ļoti liela nozīme. Tas stabilizēs sirdsdarbību, traucēs aterosklerozes attīstību, un ļoti svarīgs ir tieši sirds asinsvadu slimību profilaksei. Un vēl viens produkts, kas arī ir ļoti svarīgs, tas ir aminoskābi komplekts, tas ir Protivity.
Protivity Ultra īstenībā ir ideāls aminoskābju salikums, jo tas sastāv no 11 aizvietojamo un neaizvietojamo aminoskābēm kompleksa. Un Protivity tā tad ir jāatceras, ka aminoskābe ir tā, ko ir vieglāk uzsūkt. Ja mēs, piemēram, uzņemam olbaltumvielas, tad šīs olbaltumvielas ir organismam jāpārstrādā, jāveic papildus, tā kā enerģija jātērē, bet aminoskābes uzreiz var patērēt. Un, ja, piemēram, ir kaut kādas problēmas, ja, tad arī var lietot šo te Protivity, ko mēs iesakām. Tie būtu galvenie produkti, kas būtu papildus jālieto. Tagad varbūt es pastāstīšu. Homoglobīna molekula sastāv no aminoskābēm. Jā, Vineta raksta, jā, aminoskābes ir tās, kas veido pašu hemoglobīnu, ja, kas mums trūkst. Sanikas rezultātu mēs jau dzirdējām. Tagad es varbūt padalīšos ar savu rezultātu, jo es izvilku tiešām savas asins analīzes. Un ļoti konkrēti te var arī redzēt, man bija nogurums un es jūtu bezspēku, nespēku, man nebija enerģijas. Un tad, kad uztaisīju asins analīzi, tad atklājās, ka man ļoti zems ir tieši feritīns. Tas bija 6,7, vajadzīgā norma ir 10. Pie kam hemoglobīns man pie tā visa bija normāli, ja? Un man ģimenes ārsts pateica, ka man būs jālieto ilgstoši dzeles preparāti, vismaz gadu, ja ne 2, un viņš man šos te preparātus arī izrakstīja. Bet es turpināju dzīvot pēc koncepcijas, es veicu vairākas attīrīšanās programmas pēc kārtas, un te jau mēs varam redzēt manu analīžu rezultātu 25. gadā, martā, šī gada martā, kad feritīns ir 31,4, ja, bija 6,7, un doktors apgalvoja, ka, ja nekas nemainīsies, tad mums jātaisa padziļinātas analīzes un jāpēta, kas ir pa problēmu tik zemam rādītājam. Tas tātad 1,5 gada laikā, tīrot organismu un dzīvojot pēc koncepcijas, iztīrot zarnu traktu, iztīrot visu organismu, man šis te rādītājs ļoti uzlabojās. Ja? Tas ir mans rezultāts, un tāpēc es esmu tipisks piemērs, kā var atgūt atpakaļ enerģiju un uzlabot savu stāvokli. Un vēl viens rezultāts mums ir atsūtīts arī tieši feritīns parāda, ka organismā ir dzelzs deficīts, un tikai dzelzs un asinīs nepasaka neko, un tā arī ir. Un vienmēr jāsako līdzi ar feritīnu. Sievietē reproduktīvā vecuma optimāls feritīna līmenis 70-80 vai vismaz tikpat cik kilogrami. Un te arī meitene raksta, ka pašai arī ir anēmija un ļoti labi strādā spirulīna, 6 kapsulas dienā plus 2 gabals kapsula dzels, un ar to var hemoglobīna līmeni paaugstināt. Varbūt mums vēl ir kāds rezultāts. Es gribētu padalīties. Es atcerējos, klienti. Man nebija anēmija. Jā, sveiciens Vineta Meduņētka. Nutriceologs 16 gadu pieredze man jau ir. Es atceru, manā praksē ļoti daudz bijuši cilvēki, kuri nāk un sūdzās par anēmiju, dzelzs deficītu. Un tad, kad es saku, ka jātīrās, viņi tā kā nevar vispār saprast, kādā sakarā jātīrās. Ja? Un es atceros, man bija viena tāds ļoti spilgts piemērs meitene, kur jau bija ļoti daudz dzērus, dažādus dzelzs preparātus, iztaigājusi dažādus ārstus. Viņa jau kādus 10 gadus jau cieta ar to anēmiju. Un tad es viņai saku, es saku, ir jātīrās. Viņa saka, es saku, ja tu gribi aiziet pārbaudies, es saku, ir piemēram tāda askaride, ja, kura tos 40 ml asiņu sūc, un vispār ir tārpi, ja, kuri dzīvo zarnu traktā, un viņi apēd šīs te asinis vai arī šīs te sēnītes, ja, kuras apēd visas mūsu uzturvielas, un mēs nevaram, jo principā tās asinis nekur nevar pazust, ja cilvēkam viņas ir, ja, viņām ir jābūt organismā, ja, tur nevar nekas tāds notikt, ja kāds to visu tā kā neizjaut šos procesus. Viņa aizgāja pie ārsta, uztaisīja tās analīzes, un viņai tiešām atrada to askaridi, un viņa iztīrījās, un viņa dažu mēnešu laikā viņai vienkārši bez papildus dzelzs preparātu lietošanas viņai pacēlās izbeidzās šis te dzelzs deficīts pusop. Viņa vēl paralēli atbrīvojās no ādas problēmām, viņai bija ļoti nesmukšējā arī tāda āda, tāda kā akne mazlietiņu uz sejas, un
viss pārējais. Jo, ja jūs nevarat atrast iemeslu, tad iemesls noteikti ir atrodams un risinājums veselības koncepcijā, kur ir tā kā visu sakārto šos procesus, iztīra to, kas apēd mūsu vai neļauj veidoties šīm te sarkanajiem asins ķermenīšiem un pabarojot pēc tam ar šūnu uzturu, lieliski vienkārši rezultāti. Paldies! Paldies, tev, Vineta. Paldies par to, ka tu padalījies arī ar savas klientes pieredzi un redzi simptomi tieši tie paši, kas bija arī sanitārijā. Kad gan tās ādas problēmas, jā, gan arī tā mazasinība anēmija. Jā, un tas, cik cilvēki nestaigā riņķī tādu, jā. Tā kā, jā, es ceru, ka šī lekcija jums bija noderīga, kas atnācāt un klausījāties. Un jā, tā kā, nu, ceru, ka mēs jūs iedrošinājām, kad organisms ir jātīra, lai varētu mēs justies labi un būtu viss kārtībā. Ja ir kādi jautājumi, jautājiet Jā. vēl pēc. Un ja kas rakstiet tam cilvēkam, kurš iedeva linku uz šo veselības lekciju, lai viņš mums rāda ceļu, kas jādara, lai atbrīvotos. Nav no tā jācieš gadiem. Jā. Es stāstu, ar ko jāsāk, un soli pa solim var atrisināt tiešām. Organismu sārminot, mēs varam ļoti daudz atrisināt problēmas. Jā, Sanita Logana raksta mīļš, paldies par jūsu uzņēmību. Sanita, starp citu, ir mums mediķis. Jā, raksta cilvēki, ka vērtīgi noderīgi jautājumi laikam izskatās, ka, jā, Sanita raksta ir gan. Jā, tā kā mediķi arī pie mums kārto savu veselību. Jā. Labi. Tad paldies visiem par klātesamību, ka bijāt kopā ar mums šo stundu un mazliet vēl. Un tad jau tiekamies atkal nākošajā trešdienā. Paldies! Ļoti veselīgi, ļoti vērtīgi. Jāņem vērā visiem. Paldies! Paldies!